Gatavojoties 10. Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Madonā norisinājās vēsturiskā Vidzemes novada bērnu un jauniešu vizuālās un lietišķās mākslas konkurss Ritmu spēles. Tajā piedalījās izglītības iestāžu vizuālās un lietišķās mākslas pulciņu audzēkņi no visa Vidzemes reģiona. Jebkurus svētkus māksla vienmēr ir kuplojusi un padarījusi krāšņāks un skaistāks, un patiesībā bez vizuālās mākslas, ja mēs tā padomājam un ieskatāmies, nav jau ne dziedātāji, ne dejotāji. Jo arī viņiem ir vajadzīgi tērpi, arī viņiem ir vajadzīgi kolektīvu noformējumi, kolektīvu simbolika un tā tālāk un tā tālāk. Un tie jau šajos pulciņos jau aug tie mākslinieki, tie, kas pēc tam vēlāk darina šos tērpus, šos simbolikas, visas šīs lietas, kas ir nepieciešams arī mums pārējiem. Aktivitāte ir tiešām ļoti liela, jo teiksim, šeit bija vairāk kā 400 darbu un vairāk kā 50 bērni piedalījās tērpu skatēs, ja, un tas ir tikai viens novads, bet mums ir tāda, mēs braucam 6 novadus, ja, kopā visa Latvija, un, es pieņemu, ka tas skaits varētu būt iespaidīgs. Es baidos šobrīd teikt, ja mēs vēl neesam visu redzējuši un visu saskaitījuši, bet ļoti aktīvi un ļoti interesanti. Un tas mērķis svētki un būt kopā un dzīvot kopā šajos dziesmu un deju svētkos kopā ar dziedātājiem un dejotājiem, tas jau ir ļoti vilinošs un interesants. Konkursa pirmajā kārtā tā dalībnieki un pedagogi pētīja līniju, krāsu, rakstu ritmu sakārtojumu tautas tērpos, lietišķās mākslas priekšmetos un apkārtējā vidē, cenšoties atrast savam novadam raksturīgo, meklējot jaunas un oriģinālas idejas un realizējot tās vizuālās un lietišķās mākslas darbos. Ļoti patīkams iespējas tika redzēts šajā ekspozīcijā. Ļoti patīkam, kad ļoti dažādi materiāli tika pielietot. Un katrs materiāls nospēlēja arī ritmu spēli. Bija redzams papīrs, kartons, koks, tekstils. Tā kā bija pārstāvēt daudz materiālu, un nepavēlt audzēkņi arī saprot, ka dabā viss ir pakārtots ritmam. Arī šajos darbos ritms dominēja. Nepavēlt žūrī gāja 2 reizes un skatījās un vēroja darbus, lai otro reizi pārliecinātos, vai pirmais vērtējums bija objektīvs, un skatoties otro reizi un vērtējot darbus, tāpat mēs nonācām pie kopīgas slēdziena, kad darba līmenis ir gan augsts, pārliecinošs, un paldies bērniem par izdomu, par radošo. Tāpat konkursa Ritma spēles ietvaros norisinājās tērpu un aksesuāru skate Tērpies zaļāk, kurā tērpu kolekcijām izmantoti videi draudzīgi materiāli. Interesantākās un oriģinālākās tērpu kolekcijas no Vidzemes vēsturiskā novada tika izvirzītas svētkiem Vērmanas dārzā, kas norisināsies 10. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem veltīto pasākumu ietvaros.